Pieskāriena privilēģija. Šis ar rokām darinātais persiešu paklājs no Daniela Bikasa kolekcijas atrodas uz melna zīda fona, gluda un dziļa kā klusas nakts debesis. Uz šīs tumsas parādās pirmais uzraksts, kas austs no tumši zila zīda, izmantojot senu romiešu rakstības stilu. Burtiem piemīt klasisks cildenums, taču tumši zilā krāsa uz melna fona padara tos grūti saskatāmus. Zemais kontrasts liek skatītājam pietuvoties, meklēt un pielikt pūles, lai tekstu saprastu. Vēstījums skan: tumsā tava iekšējā gaisma spīd vēl spožāk, vadot tevi pretī neparastiem sasniegumiem. Tieši virs šī blāvā romiešu raksta parādās otrais teksts, tulkojums Braila rakstā, kas austs no melnas un zilas vilnas. Katrs taustas punkts paceļas kā neliels, rūpīgi veidots izcilnis, veidojot reljefu virsmu, ko pirksti var droši nolasīt. Kamēr redzīgiem cilvēkiem ir grūti atšifrēt izbalējušos romiešu burtus, neredzīgs lasītājs var nekavējoties uztvert nozīmi ar pieskārienu. Braila raksts pārklāj vizuālo tekstu kā vadoša roka, atklājot to, ko acis nespēja ieraudzīt. Šo divu rakstu mijiedarbība, viens gandrīz neredzams, otrs taustāms un reljefs, rada spēcīgu komentāru par uztveri, privilēģiju un pieejamību. Paklājs kļūst par daudzslāņainu cilvēku saziņas manuskriptu, romiešu raksta vēsturiskais skaistums, ko slāpē tumsa, un Braila raksta skaidrība, kas izceļas virs tā, gan burtiski, gan simboliski.